Čau! Šodien mēs veiksim tabatas treniņu, kas ir intervāla treniņš, diezgan augstas intensitātes, tomēr atceries arī, ka tā augsta intensitāte katram ir cita. Klausies savā ķermenī, nedari sev pāri, tomēr tas mērķis ir nest to pulsu uz tādu diezgan maksimumu, ja? Kas būtu apmēram tāds 90% no tava maksimālā pulsa. Kā tu varēsi zināt savu maksimālo pulsu, kāda ātras padoms, viena no formulām ir no cipara 220 atņemt savu vecumu. Jā, attiecīgi manā gadījumā tas 220 mīnus 33, tad mēs skatāmies apmēram tādu 190. Ap 190 ir mans maksimālais puls. Šajā treniņā man vajadzētu to pulsu turēt uz 90% no šī cipara 190. Jā, attiecīgi 80–90%. Tam vajadzētu būt tā. Jāskatās, lai tas pulss tāds būtu intervāla beigās. Respektīvi, mēs veiksim intervālu 30 sekundes darbs, 15 sekundes atpūta, kamēr es runāju, sākam jau iestiepties, jā, izstiepjam lielos muskuļus, 30 sekundes darbs, 15 sekundes atpūta. Pēc šo 30 sekundes beigās vajadzētu būt, ka tas pulss ir uz 90% no sava maksimālā. Jā, man būs arī timers tepat arī blakus, izstiepjam. Mēs veiksim 5 uzdevumus, 5 raundus. Jā, attiecīgi vienu vingrinājumu mēs veiksim 5 reizes, un šādi būs 5 vingrinājumi. Un jā, izelpojam, izstiepjam lielākos muskuļus, tas ir lielākie muskuļi, tātad kājām, sēžai, arī muguru. Vērtīgi ir pastiept. Un turpinam. Pēc šī treniņa šis treniņš ir viens no efektīvākiem, ar vien vairāk un vairāk tiek atzīts, ka šāda veida intervāla treniņa izapļojam arī plecus, ir viens no efektīvākiem veidiem gan fiziskās formas uzturēšanai, gan arī svara zaudēšanai, gan arī kardiovaskulārai veselībai, jā, sirds un asinsvadu veselībai, un arī gūžas izapļojam. Šādu treniņu 2 reizes nedēļā veicot, tas būs lielisks veids, kā uzturēt sevi fiziski labā formā. Ja vēlies, kombinē arī šim treniņam klāt vēl kādu no aplikācijas korsets treniņiem, un tas būs brīnišķīgs veids, kā gatavoties vasaras sezonai. Jā, izapļojam arī gan potīšu locītājus, gan arī rokas. Pirmais vingrinājums, uzreiz metīsim augšā savu pulsu, būs jumping jacks. Kājas un rokas. Virzīsies uz āru. Ok, esam gatavi. Sagatavojamies. 10 sekundes. Un 5, 4, 2, un 1. Aiziet. Un augšā. Kājas izvērstas. Rokas iet augšā. Un lecam. Neaizmirst noteikti elpot. Aiziet. Turam tempu. Un elpojam. Super. Turpinām. Lecam arī mīksti. Ja, kontrolēta korsete. Medars nav izgāsts. Iegurums un korsete ir zem kontrolas. Aiziet. Lecam. Malacīs. Vēl 7 sekundes. Elpojam. 3, 2. Un atpūšamies. Labi. Ok. Atpūta. Tas mums notika ar timeri. Neliela atpūtas pauzīte. Un turpināsim otro piegājienu. Jā, mums vajadzēja 30 sekundes darbu un 15 sekundes atpūtu. Bet nekas, gatavojamies otriem raundam. 1. Aha. Labi. Mazliet vēl atpūšamies. Tagad esi gatavs. Saprati, kas būs jādara. Sagatavāmies. 3, 2, 1. Aiziet. Un darbs. Super. Un lecam. Aiziet. Elpo. Kontrolēta elpošana. Un augšā. Labi. Izelpām. Un lecam. Atvieglotā versija. Jā, ja paliek pa grūtu, tad stāvam.
un kājas pa vienai ir uz āru, vienai uz iekšu un atpūtas pauze, atpūšamies. Jā, atvieglotajā versijā nelec, bet kājas iet ārā, iekšā, pa vienai un iekšā. Viens, aiziet un augšā. Atceries, ka progress rodas darot, regulāri atkārtojot darbības. Jā, ja šajā reizē liekas, ka ir grūti un ir jāpievēršas atvieglotajai versijai, tas nekas, ar laiku ķermenis pieradīs, ar laiku izturību. Augstos var apsolīt. Rezultāti rodas konstantu darbību atkārtošanā. Un aiziet viens un atpūšamies. Tad, kad tu apstājies, tad turpini kustību, jā, pavisam nepārtrauc, lai pulss nav tā, ka nolec pilnīgi uz nulli. Jā, tomēr neliela kustība ir. Un tā. Un aiziet. Šis būs pēdējais jumping jack vingrinājums. Tad mēs izpildīsim jau nākošo. Un augšā. Labi. Elpa. Vari droši izelpot uz katru. Un labi. Super. Augšā. Lecam. Iegurnis kontrolēts. Naba arī kontrolēta. Jā, respektīvi nav viss izgāsts, bet šādi smuki savākts, lai arī ir uz muguru atbalsts. Un viens. Atpūšamies. Labi. Neliela atpūtas pauzīte starp vingrinājumiem. Nākošais vingrinājums būs lunge. Jā, uz leju. Un augšā. Jā, tā kā mēs paņemsim tomēr arī pauzīti starp vingrinājumiem, pildīsim arī katru vingrinājumu 4 reizes 4 piegājumu, būs šoreiz nevis 5. Un atpūšamies. Nākošais vingrinājums jābūs lunge ar izspērienu, jā? Uz lejā. Atceries, lungeā nelaižam celi pāri pirkstgalam, jā? Un virzam visu ķermeni uz atpakaļu, veidojot izklupienu. Aiziet. Izklupiens un augšā. Izklupiens, izsperam. Rokas iet līdzi, turam līdzsvaru ar korseti un veidojam 90 grādus gan balsta kājai, gan kājai, kas iet uz atpakaļ. Izelpā. Labi. Un izsperam. Atvieglotā versija bez izsperšanas, jā? Tikai augšā. Un augšā. Un viens. Labi. Atpūšamies. Mainīsim kājas. Jo ķermenis ir iesilis. Nemainīsim kājas ar to pašu kāju. Vējš man pūš šodien arī galvā tāpat kā ārā. Aiziet. Lejā. Un augšā. Izsperam. Un augšā. Jā, sajūti. Iestiepumu šeit sēžā. Un labi. Balsta kājai spied celi uz āru, lai celis neiet uz iekšu. Celim ir jābūt vienā līnijā ar pirkstgalu. Un lejā. Lejā. Labi. Elpojam. Malacis. Kontrolē celīti. Un atpūšamies. Labi. Ar vienu kāju mēs veicam, lai mēs dotu maksimāli tādu slodzīti uz vienu šo muskuli, lai viņš kārtīgi varētu attīstīties. Jā, tāpēc mēs atkārtojamies laiku uz vienu kāju. Un elpojam, un aiziet. Vēlreiz tā pati kāja. Un lejā. Malacīs. Un ejam lejā. Un augšā izsveram. Super. Aiziet. Bam. Bam. Jā, kontrolēti, bet tai pašā laikā ar jaudu jau paliek siltāk. Un lejā. 3, 2. Un atpūšamies. Labi, un pēdējais piegājiens ar šo kāju. Pēc tam mēs mainīsim kājas. Atpūšamies. 4, 3, 2. Un aiziet. Lejā. Skatiens skatās taisni. Kakls nav saliekts uz leju. Un lejā. Turi, kontrolē. Atceries arī par lunžu, ka lunžā kāja iet tā kā tu stāvi.
Ja, tādā attālumā viena no otras mēs kāju neliekam nekustojam. Ja? Kāja iet vienā attālumā. Tā kā tu stāvēji sākuma pozīcijā, tāpat arī tu veici izkopienu. Un viens atpūšamies. 7, 6, 5. Un mainām kājas. Aiziet lejā. Un kāja. Malacis. Izkopienā. Kontrolēti, nemet sevi lejā un nemet augšā, bet kontrolēti veic vingrinājums ar muskuļu palīdzību. Izelpa. Labi. Lejā. Malacis. 2, 1. Augšā. Ja tev ir ūdens, droši padzeries ūdeni. Maziem malciņiem. Un mainīsim kājas. 4, 3, 2, un aiziet. Lejā. Augšā. Un aiziet. Super. Turpinām. Turam līdzsvaru ar korseti. Palīdzam ar korseti un iegurni. Un virzam svaru uz atpakaļ, lai celīts neiet pāri pirksgalam. Palīdzam ar rokām augšā. Labi, malacis. Un 5. Labi, turam. Un 1. Atpūšamies, super. Jūtam, kā pulsiņš strādā. Tā sirsniņa pulsē asinis. Tas ir ideāli. To arī mums vajag. Sagatavojamies 3, 2, 1 un aiziet. Lejā un izsveram. Un izsveram. Malacis. Labi. Lejā. Un atpakaļ. Mēģinam turam šo leņķi. Jūtam, ka iestiepums veidojas sēžā. Un arī kājās. Un turpinām. Labi. Augšā. 3, 2, 1. Turi. Malacis. Atpūšamies. Un turpināsim. Un 5, 4, 3, 2, 1. Un pēdējais piegājiens. Lejā. Un izsparam. Turi kontrolēti. Ja? Neiekrīti. Galvenais ir tehniski pareiza izpilde. Kvalitāte pat ir svarīgāka kā kvantitāte. Lejā. Super. Izelpa. Un augšā. Augšā. Labi. Elpojam. Turi, turi. Atpūšamies jau, ja? Labi. Atpūtas pauzīte. Un dosimies nākošajā vingrinājumā. Kas mums būs guļus pozīcijā. Ieņemsim guļus pozīciju. Salīdzinoši it kā mierīgāks, jo guļus pozīcijā. Tomēr arī šeit mēs turēsim to pulsiņu augšā un veiksim to vingrinājumu diezgan tādā straujā tempā. Tikai svarīgi arī, protams, ko atceries kvalitatīvu pareizi izpilda. Un es guļus uz muguras. Muguras priekšdaļa ir piespiesti zemē. Rokas ir aiz galvas. Pleci ir atcelti. Kājas būs atceltas. Un mēs laidīsim kā ritentiņā. Ja? Mainīsim celi pie elkoņa. Aiziet. Muguras lejasdaļa neizliecās. Mēs turam to piespiestu pie zemes. Un elpojam. Labi. Malacis. Aiziet. Starp plecu, starp zodu un krūtīm ir jāvar ielikt tā dūrīte. Ja? Nepierauj sev pārāk tuvu. Un nevelc ar plaukstām sev pakausi klāt. 2, 1. Atpūšamies. Un pievākam ceļus sev pie vēdera. Izelpojam. Un atceries par kvalitatīvu tehnisku pareizi izpildu. Aiziet, sagatavojamies. Un aiziet. Elpojam. Pa diagonālīti. Jūtam, kā korsete strādā. Un muguras lejasdaļa ir piespiesta zemē.
Izelpā. Labi. Nepierauj zodu pārāk tuvu kaklam un pārāk tuvu krūtīm. Jā, tur jāvar ielikt ir dūrīt. Turpinam. 3, 2 un 1. Un labi. Super. Jūti, ka paliek silti. Šajā tabatas treniņā bija intervāli šādi augsta intensitāte. Jūtīs, ka ķermenis sevi dzēsē pat pēc tam vairāk kā treniņa laikā. Un aiziet augšā. Šis tev vielmaiņu darbinās vēl. Arī pēc treniņa ķermenis ies droši pēc rezervēm, lai ražot enerģiju. Ja runājam par ēšanu, droši pēc treniņa ēd pilnvērtīgi maltīti. Pilnvērtīgi nebūtu gluži McDonald's, bet svaiga, olbaltumvielām, šķiedrvielām, taukiem bagāta, labiem taukiem bagāta maltīte. Jūs varat pievienot, ja dienas laikā droši pievienot arī ogļu hidrātus. 2, 1 un atpūšamies. Super, ļoti kā korsets strādā. Ļoti labi. Sagatavosimies. Un pēdējais piegājiens. 3, 2, 1. Pleci augšā. Un aiziet. Veicam diagonālas kustību. Šo var veikt arī sievieti, kurai ir diastāze. Un turpinām. Jūti, kā paliek grūtāk. Ļoti labi. Dzenam sevi ārpus komforta zonas. Un minamies. Ritentiņš. 5, 4, 3, 2 un 1. Super. Atpūšamies. Caur sānu. Vislabākais vai norītā var arī augšā ceļoties. Celsimies augšā. Un gatavojamies pēdējam vingrinājumam. Atpūtīsimies. Pēdējais vingrinājums. Arī varam taisīt atbilstoši tam, kā jūtamies. Varam tikai iet, ja, un tā pārnest kāju, bet turot to pulsiņu augšā. Vai arī varam lekt, ja, šis saucamais skier, jeb slēpotais. Nedaudz atpūtīsimies. Šeit arī turam pulsu, turam savāktu korseti, nezaudējam kvalitāti. Un sagatavosimies 5, 4, 2 un 1. Aiziet. Un mainām puses, ja? Lecam, jūtam, kā veidojas pa diagonāli iestiepums. Kājā. Un lecam. Ja varam droši arī iet līdz zemē, pieliekties, tā mēs iedodam papildus slodzīti pa diagonāli kājai. Šeit strādā arī kājas iekšpusī, jeb drēbnieku muskulis, tā sauktais. 5. Labi, turi. 4 un 1. Labi, atpūtas pauzītē. Un gatavojamies nākošajam. Piegājienam. 3, 2, 1. Aiziet. Un pāri. Labi. Turam pulsiņu. Un sajūtam arī šeit, ka celīti mēs nelaižam pāri pirksgalam, ja? Muguriņa ir taisna. Ja? Šādi. Muguriņa jāaiziet nopaļot. Mugura ir taisna. Tavs mērķis nav pieskarties zemē. Tavs mērķis ir sajust iestiepumu sēžā un kājā. 3, 2 un 1. Malacis. Un 14 sekundes atpūta. 15. Bet sākām no 14. Jūti tagad, kā sirsniņa forši pumpē cauri asinis. Ļoti labi. Un aiziet. Un turpinām. Aiziet. Un liekam klāt tempu pirms pēdējais vingrinājums. Labi. 14. Malacis. Turpini, elpojam. Jūti, cik brīnišķīgi paliek silti. Jūtīs pēc tam, cik forši ķermenis sevi dzesē. Un atpūšamies. Labi. Dosimies arī pēdējā piegājienā. Atpūta. Māksla šajā tabatā ir īss treniņš.
ar augstu intensitāti, tas dod brīnišķīgu rezultātu. Ja, tikai noteikti, ka nevajag arī pārspīlēt, ja tu zini, ka tev tāpat ir ļoti, ļoti augsts pulss. Pulss normalizējas, apmēram ir jābūt robežās no 60 līdz 80 sitieniem minūtē. To var arī pats izreikināt, jo, protams, tu vairāk trenē sirsniņu, jo viņi pierod mazāk sitienus minūtē veikt 3, 2 un 1. Super! Lieliski! Un ieelposim augšā. Un lejā. Izelp. Lūdzu, vēlreiz augšā. Un lejā. Izelpojam, paliekam pašā apakšā. Un nopadot muguru. Iztaisnojam plecus. Iztaisnojam zodu. Normalizējam elpošanu un vēlu tev jauku dienu, izdarīju lielisku darbu, parūpējuši par savu ķermeni. Čau!